Šeit var apskatīt uzlabotu, atjaunotu vizualizāciju par 10 gadiem Latvijas politikām. Ja iepriekšējā gadā mēs skatījāmies uz laika posmu no 2000. gada līdz 2010. gadam, tad šī gada ārkārtas vēlēšanām interesanti bija paraudzīties uz 1. gadu līdz 11. gadam, un te tu vari redzēt, kā ir mainījusies bilde, proti, kuras partijas ir bijušas pie varas visilgāk, kādu premjerministru vadībā, par kādām nozarēm tās ir vai nav atbildīgas. Šīs vizualizācijas nolūkiem mēs par partiju kā pamatvienību esam pieņēmuši tās partijas, kas startē 2011. gada vēlēšanās, neskatoties uz tiem nosaukumiem, kas tām ir bijušas iepriekšējos gados. Piemēram, par vienotības partijām mēs esam skaitījuši kopā gan pašas vienotības koalīcijā pavadīto laiku, gan arī jaunā laika un pilsoniskās savienības klātbūtni koalīcijās. Līdzīgi ar Šlesera partiju mēs esam skatījušies gan uz jauno partiju, gan Latvijas pirmo partiju, Latvijas ceļu, cik ilgi tās ir bijušas dažādu nozaru vadībā. Un te tu vari redzēt, ka no 2011. gada vēlēšanu kandidātiem visilgāk koalīcijā ir pavadījusi Zaļo zemnieku savienība, gandrīz pilnus 9 gadus. Vienīgais brīdis, kad viņi nebija koalīcijā, bija šī perioda pašā sākumā, 2001. līdz 2002. gadam. 2. vietā tad ir Šlesera partijas, 3. ir Tautas partija, kas šajās vēlēšanās nemaz nestartē, un tad visas pārējās. Tāpat tu vari arī redzēt, kas ir bijis atbildīgs par visdažādākajām ministrijām šajā laika posmā. Ka par labklājības ministriju praktiski visu šo periodu ir atbildējusi Zaļo zemnieku savienība, par iekšlietu ministriju visilgāk atbildīgā ir bijusi vienotība, bet no tās daudz arī neatpalika Šlesera partijas.